Lūdzu, turpināsim tad ar Baļķinu kungu. Cik laiks būtu? 37 minūtes, ja? Labi, paldies jums. Lūdzu. Atvainojies. Tā. Un vēl formāli tika ierakstīts iekšā, kad var piedzīt parādu brīdinājumu kārtībā. Taču tā situācija, kas notika pēc pusgada, no 1. janvāra 25. gada, vispār nav pieklājīgiem vārdiem aprakstām. Zemes īpašnieku situācija pasliktinājās, turklāt pasliktinājās radikāli, ja, jo tika ieviests jauns institūts universālās kadastrālās vērtības. Mums šeit patiešām nebija jāstāv, bet mēs stāvam ne jau tāpēc, ka mēs gribam šeit stāvēt, bet tāpēc, ka Satversmes tiesas spriedums nav izpildīts. Satversmes tiesas spriedums nav izpildīts daļā par 4%, un papildus nav izpildīts arī īpašumtiesību ierobežojums, un, kas attiecas par kadastrālām vērtībām, tad tur arī mēs uzskatām, ka nav ievērots Satversmes tiesības uz īpašumu. Tā. Mēs uzskatām, ka ir jāmaina pati likme, lietošanas maksas likme 4%, un arī pati mērēklu vairs vispār nedara. Tad atskaites punkts kadastrālas vērtības un tā aprēķināšanas sistēma pilnīgi nekam vairs nedara. Ir kaut kas radikāli šeit jāmaina, vai nu jāatsakās pilnībā, vai nu šeit jātaisa radikāli uzlabojumi. Pēc mūsu viedokļa šī atlīdzība, nevis atlīdzības likme, bet zemes lietošanas likme paaugstinājuma vismaz par 2% punktiem uz 6%. Bet attiecībā pa mērauklu būtu nosakām nevis vispārēji kopēja kadastrālā vērtība, bet tāda, kāda klienta saņemt atlīdzību par katru, pasvītrojot katru zemesgabalu kvadrātmetru. Tas ir, ja zemes īpašnieka lēmumi ir nodevuši lietošanā konkrēti identificējumu zemesgabalu, tad par katru zemesgabalu kvadrātmetru zemes īpašniekam būtu jāsaņem atlīdzība. Nevis tagad valsts pateiks, ka šī kvadrātmetra daļa der, par šo mēs maksājam, un šī kvadrātmetra daļa neder, par to mēs nemaksājam neko. Attiecībā par zemes īpašnieku atlīdzību 2,5%. 23. gadā Satversmes tiesa lēma, ka, un es tam arī piekrītu, protams, to arī norādīja Latvijas banka, vadoties pēc šitām vērtspapīru tirgiem, ka zemes īpašniekiem ir jāsaņem atlīdzību 2,5%. Viņš jāsaņem atlīdzību 2,5% nevis bruto, bet neto. Tas ir, kad tiek atskaitīti visi nodokļi. Tīrais atlikums zemes īpašniekam. Nu, kā norāda Latvijas banka šai paskaidrojumus, kas ir pievienot lietas materiāliem, tad Latvijā tuvākajos 10 gados sagaidām produktivitāte gadā veidos 2,5%. Šī 2,5% produktivitātes likme ir dabiska procentu likme, kas zemes īpašniekiem ir nosakām kā atlīdzība. Tāds ir Latvijas bankas viedoklis šajā lietā, kas ir pievienots kā paskaidrojumi. Kā mēs varam sasniegt šos 2,5% neto, ko zemes īpašniekam būs kā tīrais atlikums? Mēs varam sasniegt tikai tad, ja tiks iekļauti visi nodokļi. Konkrēti 4 nodokļi, nevis 1 nodoklis, bet 4 nodokļi. Šiem 4 nodokļiem ir 3 beneficiāri, 3 nodokļi, kam zemes īpašnieki maksā. Un konkrēti pirmais nodoklis, tas ir nekustamā īpašuma nodoklis. Tas ir vienīgais nodoklis, kas ir ietaksēts. Otrs, lielākā atdeva šim atlīdzības likmei, tas ir inflācijas nodoklis. Trešais, sociālais nodoklis, kas kļūst par obligātu. Un ceturtais, ienākuma nodoklis, kas ir paaugstinājies vairāk kā 3 reizes. Kā es norādīju, tad nekustamā īpašuma nodoklis ir vienīgā likme, kas ir iecenota šajā atlīdzībā. Nevis atlīdzībā, bet lietošanas maksā. Šo nodokli saņem pašvaldība. Un šī summa veido šos 4%. Attiecībā par inflācijas nodokli. Tad Satversmes tiesa lēma, ka no 1. jūlija 24. gada zemes īpašniekiem būtu kompensējama inflācija. Taču mēs redzam, ka likme palikusi tāda pati. Likme palika tāda pati, jo Tieslietu ministrijas pārstāve Saeimas juridiskās komisijas sēdēs Dagnija Palčevska pārliecināja deputāts, ka 4% likme ir adekvāta, Satversmes tiesa to atzina par pamatotu, viss ir izrēķināts pareizi, tā ir pareizi, neko pārskatīt nevajag. Līdz ar to diskusija šajā jautājumā pilnīgi tika slēgta, dzēsta saknē, un turpmāk šis jautājums galdā vairs netika celts. Tieslietu ministrijas teorija attiecībā par inflācijas ietaksēšanu bija tāda, ka pieaugot zemes bāzes vērtības automātiski celsies tāpat kā inflācija. Respektīvi, inflācija ceļās un proporcionāli ceļās arī šīs bāzes vērtības. Taču mēs no 25. gada 1. janvāra uzzinot šīs kadastrālas vērtības redzam,
ka nevienam manam klientam zemes vērtība neceļās proporcionāli inflācijai. Pat vairāk. Ir vēl zemāka nekā bija iepriekš. Šīs te provizoriskās likums, šīs te provizoriskās kadastrālas vērtības mans klients Lansmed uzzināja 23. gadā iepriekšējā tiesas sēdē. Satversmes tiesas sēdē iepriekšējā Valsts zemes dienas skaidroja šo situāciju, ka Lansmed zeme ir pārvērtēta, tāpēc samazinājums ir tikai loģisks. Ko mēs redzam šobrīd? No 25. gada 1. janvāra manam klientam, tātad inflācija no 12. gada 1. janvāra līdz šai dienai veido 54%. Un teorētiski pa 54% būtu jāceļās visām bāzes vērtībām. Taču, ko mēs redzam? Manam klientam sūdzības iesniedzējiem Sijā Lansmed kadastrāla vērtība cēlās par 23%, taču piemērojot šo te 80% griezts, viņa kadastrāla vērtība pret 12. gadu ir samazinājusies par 1,6%. Tātad ir palikusi mazāk nekā 12. gadā. Klientam Sijā Lansī sākotnēji paaugstinājās par 12,95%, arī netiek sekta inflācija vairāk kā 3 reizes, taču piemērojot atkal šo te griezts, ir vērtības samazinājusies par 9,64%. Savukārt klientam Rasmus Mārs Jāvalds jau sākotnēji kadastrāla vērtība bija par 2,84% mazāk nekā 12. gadā. Taču atkal piemērojot griezts, viņam ir samazinājums par 22,27%. Tas nozīmē, ja 54% mēs pieskaitām šo te samazinājumu 22,27%, tātad Rasmus Mārs Jāvalds produktivitāte, tad pirktspēja samazinājusies par 76,27%. Vairāk nekā 2/3 viņš mazāk saņem nekā 12. gadā. Viņš samaksā nodokli 8,77 centus, bet saņem apakaļ 23. Jautājums būs, kas ir saņēmējs, kas ir maksātājs. Tā, to mēs redzam. Kur ir problēma? Problēma ir tāda, ka Tieslietu ministrija, kā mēs noskarējām iepriekšējā tiesas sēdē 23. gadā, nav prasījusi padomu nevienam. Nav prasījusi padomu nevienam ekonomistam, nav ieskatījusies nevienā ekonomikas grāmatā, nav pat Latvijas bankai prasījusi paskaidrojums, ko Latvijas banka arī sniedz savas paskaidrojumus iepriekšējā tiesas sēdē. Likme 4% ir tapusi Tieslietu ministrijas telpās juristu starpā. Viņi vadījās pēc iekšējām sajūtām, ka teorētiski viss ceļās, ceļoties inflācijai, viss ceļās. Taču šīs sajūtas ir maldīgas. Viņi izlaida teoriju, kas ir inflācija un kas vispār inflācija nav. Un tagad, kas nav inflācija? Lietu, preču, pakalpojumu, vērtību izmaiņas vienai pret otru, tā nav inflācija. Tās ir relatīvās cenu izmaiņas. Kāpēc tās ir relatīvās cenu izmaiņas? Tāpēc, ka lietu, preču un pakalpojumu cenas var gan augt, gan stāvēt uz vietas, gan arī samazināties. Tā piemēram, pēdējo 50 gadu laikā visa veida elektronika ir dramatiski kritusies cenās. Televizori, datori, mikroviņu krāsnes un tā tālāk. Tā piemēram, Apple dators 84. gadā maksāja $7,500. Šobrīd tāds pats identisks, ar daudz lielāku produktivitāti maksā 1000. Tas ir 7,5 reizes notikusi kritums. Tad dramatiska deflācija. Tas pats attiecās uz avio pakalpojumiem. Mēs ļoti labi atceramies, kāda bija situācija, kad Rainers vēl nebija šeit tirgū. Ienākot Raineram uzreiz automāts par 5–10% kritās šie avio pakalpojumu cenas, atkal notikusi deflācija. Cits tās ir pa izglītību, šeit ir notikusi ļoti liela inflācija un cenas ir cēlušās. Līdz ar to situācijas ir dažādas. Kā norāda biedrība Latvijas īpašumu vērtētāju asociācija savos paskaidrojumus tiesai, tad arī nekustamā īpašuma tirgo ir līdzīgi. Ir, kam ceļās cenas, ir, kam nemainās un ir, kam samazinās. Līdz ar to inflācija ir ilgstoša vispārēja cenu līmeņas pieaugums tautsēmniecībā, kas samazina naudas pirktspēju. Citiem vārdiem, inflācija ir naudas slimība. Inflācija pakāpeniski skapēta zemes īpašnieku atlīdzības pirktspēju, ko mēs redzam, arī notiek. Kas ir šī inflācijas nodokļa saņēmēji? Inflācijas laikā notiek mantas pārdala. Ir ieguvēji un ir zaudētāji. Tā piemēram, ja mēs pērkam auto ar procentu likumu uz 5 gadiem par 0,99%, inflācija gadā ir 3%, tad mēs katru gadu iegūstam 2,01%. Mēs esam beneficiāri, tie līzinga ņēmēji ir beneficiāri, savukārt auto līzings ir zaudētājs. Tas pats arī darba tirgū. Darba devējs, piemēram, ceļot uz cenām, darba devējs vienmēr iecenos ātri, operatīvi šīs cenas savās precēs, pakalpojumos, ar darbinieku augs tik ātri neaugs. Un visu to laiku, vai viņš augs, darbdevējs ir ieguvējs pret darbinieku. Arī darbinieku starpā ir savi ieguvēji un zaudētāji. Ieguvējs ir tas darbinieks,
kas ir aizgājis no darba, jo tas jaunais darbs vienmēr piedāvās algu, kurai inflācija būs ieteksēta. Lojalitāte šeit maksās dārgi. Viņš saņems mazāk. Lojālais darbinieks saņems mazāk nekā aizgājušais. Kas ir mūsu savstarpējās attiecībās starp zemes lietotājiem un zemes iznomātājiem? Tātad pamat jautājums ir, vai zemes lietotāji ir inflācijas nodokļu maksātāji vai viņi ir zaudētāji. Mēs redzam, ka no 12. gada, tad mums ir, es identificēju 3 lietotāju grupas. Pensionārs, minimāls algas saņēmējs, vidējās algas saņēmējs. Tā piemēram, vidējo pensijas saņēmēja, vecuma pensijas saņēmēja no 12. gada līdz 24. gadam pensijas ir cēlušās par 114,6%. Pilnībā kompensēta inflācija un pieaugusi produktivitāte vidēji gadā 5%. Minimāla alga ir augusi par 159,65%. Tas nozīmē, ka produktivitāte ir bijusi 8,8% vidēji gadā un pilnībā kompensēta inflācija. Tas pats ir vēl pat labāk ir vidēju algu saņēmējiem. Par šiem 13 gadiem pieaugums veido 172,6%. Pilnībā kompensēts 54% inflācija un produktivitāte vidēji veidojas gan 10%, jeb 9,9% gadā. Es savos sagatavoju pieteikumus maniem klientiem, parādīju tabulu, kā tā pirktspēja atspoguļos tabulā. Mēs redzam, kā inflācija aug virkni tā iet uz augšu, un visas šīs zem lietotāju grupas vienmēr peld pa augšu šī inflācija. Pat īstenībā nevis peld, bet pat atraujās no inflācijas. Savukārt zemes īpašnieku pirktspēja mēs redzam, ka ir tāda taisna līkne bez pulsa. Vienkārši taisna bez pulsa. Inflācija atraujās, mēs paliekam nabadzīgāki, un tie pārējie paliek bagātāki, un mēs katru gadu zaudējam savu pirktspēju. Līdz ar to zemes tiesiskās attiecībās inflācijas nodokli maksā zemes īpašnieki, bet nodokli saņem zemes lietotāji. Tā piemēram, 24. gadā zemes īpašnieki zemes lietotājiem samaksāja inflācijas nodokli 48,9%. Respektīvi 49 centus no 12. gada eiro mani klienti un arī citi zemes īpašnieki samaksāja zemes lietotājiem. Savukārt 25. gadā zemes īpašnieki zemes lietotājiem no savas 12. gada 1 eiro samaksās inflācijas nodokli 54%, ja 54 centus. Tas nozīmē, ka 46 centus viņi saņems, tad saņems zemes īpašnieki, bet 56 tiks atdoti zemes lietotājiem. Kāds noteikti atdošana, vienkārši viņi nemaksā. Viņi patur savos maciņos šos te centus. Kā 23. gadā nolēma Satversmes tiesa, tad šo nodokli zemes īpašniekiem, zemes lietotājiem vēl jāmaksā tikai būs līdz 30. jūnijam 27. gadam, bet no 1. jūlija 27. gada šo inflācijas nodokli zemes īpašniekiem ir jākompensē. Citiem vārdiem jāpaliek neitrālam abās pusēs. Kompensēt nevis visu inflācijas nodokli samaksāto par šiem gadiem, bet kompensēt nākotnes pirktspējas zudumu no 1. jūlija 24. gada. Tas nav noticis. Līdz ar to Satversmes tiesas spriedums nav ticis izpildīts. Jautājums tagad lielais jautājums, kurš šis nodoklis, inflācijas nodoklis ir ieteksējams. Kā to norāda Latvijas Banka un arī biedrība Latvijas īpašuma vērtēšanas asociācija, kas manā skatījumā vienīgie profesionāli šie viedokļi sniedzēji šajās jautājumos tieši par likmēm, tad fiksētās likmēs, kādi šie 4%, inflācijas nodoklis ir ieteksējams pašā likmē. Latvijas Banka norāda, ka šī inflācijas nodokļa iekasējamā likme varētu būt 2%, kas ir eirosistēmas mērķis uzturēt vidējo inflācijas līmeni eirozonā. Praktiski to pašu arī saka šī Latvijas īpašuma vērtēšanas asociācija. Kas notiks, ja inflācijas nodoklis neieteksējas likmē? Tā piemēram, mēs pavisam nesen kā uzzinājām šos te jaunos inflācijas datus no pagājušā gada septembra līdz šā gada septembrim tie ir 4,1%. Ja mūsu produktivitāte ir 2,5% un inflācija 4,1%, tad produktivitāte tiek pilnībā noēst un mēs esam negatīvi. Mums ir -6% produktivitāte. Tas nav turpmāk pieļaujams. Tāpēc, lai nezustu zemes īpašnieku produktivitāti, inflācija ieteksējama likmē. Šai papildus likmē ir jābūt vismaz 2% apmērā, kas jau zemes lietošanas maksu palielina līdz 6%. Tad ir vēl viena tāda izmaksas sociālais nodoklis. Ja iepriekš tas bija brīvprātīgs, tad šobrīd tas jau ir obligāts. To apmērs ir no 23,59% līdz 31,07%, un tā ietekme uz likmi ir no 1,39% uz 2,03%. Arī ienākuma nodoklis būtu ieteksējams. Kāpēc ieteksējams? Jo no neviena vērtspapīra, nevienas tādas obligācijas nav jāmaksā ienākuma nodoklis. Un šī ienākuma nodokļa likme no 12. gada ir palielinājusi 2,5 līdz 3,3 reizes no 10%
līdz 25,5% un tagad pat 33%. Protams, ka mēs varam maksāt 10% ienākumu nodokli, tādu vienkāršo ienākumu nodokli, bet tad tu maksā ienākumu nodokli no visas apgrozījuma, neatskaitot nekādas izdevumus. Būtībā tur gan vairāk vai mazāk gan līdzīgi sanāk. Ietekme ir 0,67% līdz pat 2,22% ietvaros. Un šo te visu saskaitot, zemes lietošanas maksa, taisnīga maksa, ja mēs būtu ietaksējuši visus, veidojās, kā neto atlīdzība zemes īpašniekam 2,5%, īpašuma nodoklis 1,5%, inflācijas nodoklis 2%, sociālais nodoklis 1,39%, ienākuma nodoklis 0,67% un tātad taisnīga likme ir 8,06%. No 2009. Gada 1. novembra līdz pat 2017. Gada 31. decembrim, jeb 7 gadus un 2 mēnešus, Latvijā darbojās likme 6%. Tā ir vienīgā likme, ko neviena puse nekad nav bija apstrīdējusi. Līdz to bija iestājies sabiedrības miers. Mani klienti ir gatavi piekāpties par šiem 2,06% uz sociālā nodokļa ienākuma nodokļa rēķina un atgriezties pie zemes lietošanas maksas likumiskās un dabiskās procentu likmes 6%, kas tādi jau ir no romiešu laikiem, kā iepriekšējā sēdē norādīja Saeimas pārstāvs, vēstules līkošos pārbaudīt un strādājošu likumu. Tagad pie fiskālām un universālām katastrālām vērtībām. No 1. janvāra 25. gada tika ieviestas 2 katastrālas vērtības. Tas ir fiskālā, no kā tiek aprēķināta nekustamā īpašuma nodoklis 1,5%, un universālā, no kā tiek aprēķināta zemes lietošanas maksa 4%. Taču problēma ir tāda, ka visiem maniem klientiem universālās ir zemāks nekā fiskālās. Tas nozīmē, ka par cik reizēm samazinās universālā, par tik faktiskajās cenās ceļās nekustamā īpašuma nodoklis. Tik līdz universālai mazāk par fiskālo, tā zemes īpašnieka atlīdzība vairs nav 2,5%, neto vairs nevar sasniegt. Automātiski viņa mazāk, jo šis te likme ietekmē lielu vairāk. Situācija šobrīd. Manam klientam Rasmus Mārs Jāvalds kritums veido 2,03 reizes, tātad 50,79%. Tas nozīmē, ka viņam nodoklis nasta faktiskajās cenās nekustamā īpašuma nodoklis ir 3,05%. Atlīdzība, ko viņš saņem, ir 0,95%, no kuras mums var jāatskaita inflācija. Klientam Sijā Lancī kritums ir 2,28 reizes, 56,19% kritums. Nodoklis jāmaksā 3,42%, atlīdzība, kas paliek pāri bez inflācijas, ir 0,58%. Vēl sliktāk ir Sijā Lancijai, kurai kritums ir 2,29 reizes, 56,27% kritums, 3,42% ir nodoklis, un atlīdzībā paliek 0,57%. Kā jūs domājat, vai pie šādām cenām dzīvokļu īpašnieki izpirks šīs zemes? Izpērkot zemes, uz viņiem būs jāmaksā ne tikai bankas procenti, kas ir lielāki nekā atlīdzība, viennozīmīgi. Plus uz viņiem uzskatīs šī nodokļu nasta nevis 1,5%, bet 3,5%. Viņiem būs jāmaksā kopā kaut kāds 7–8%. Labāk viņi samaksā savu četrnieku, nekā pēc tam maksā 8%. Līdz ar to pie šādām katastrālām vērtībām mēs nekad nesasniegsim mērķi izpirkt zemes, lai iedzīvotāji izpērk. Tas ir neadekvāti. Jābūt stimulam tirgus cenai. Un tagad jautājums, kāpēc universālās vērtības kritums ir pat lielāks nekā bāzes vērtību kritums? Un kur ir problēma? Problēma ir tādā parādībā, kas ir ieviesta no šī gada 1. janvāra standartplatības. Standartplatības, kā norāda Valsts zemesdienas ģenerāldirektora publiskajā raidījumā Delfi, ir ieviests ar mērķi pasargāt lietotājus. Ja? Tās ir tās zaļās zonas, zaļās teritorijas, kuras lietotājiem tā kā nav vajadzīgas, vai arī izmantot kādas citas kopības. Būtībā ar šo te ievērsto institūtu nepietiek ar to, ka jau 10 gadus ir pastāv tāds institūts, kā administratīvā kārtībā var pārskatīt šo zemes gabalus. Izslēdzot no tām visu liekot, tomēr papildus tiek ievilsts šāds mehānisms, standartplatības, pēc principa dubults neplīst. Likumdevējs ir nolēmis, ka zemes lietotājiem par šīm standartplatībām nemaksā neko. Standartplatība ir zemes gabala daļa, kuras vērtība uz 1 kvadrātmetru ir 0 eiro. Tas nozīmē, ka Rīgai parādīsies zemes gabala daļas, standartplatības, kuras ir vairāk kārt lētākas nekā vislētākā dārza plēve, jebkurā dārzkopības veiklā. Standartplatība ir domāta kā zaļa, tātad
Tad, kā es norādīju, standartplatība ir zaļas teritorijas, kurā nenotiek nekāda ekonomiska aktivitāte, tā doma ir. Taču realitāte ir tāda, ka zem standartplatībām maniem klientiem pēc vienkāršiem un paviršiem aprēķiniem ir nokļūst trotuārs, bez kuras kopija vispār nevar izkļūt no savām ēkām. Nokļūst autostāvvieta, ko kopība jau veiksmīgi un produktīvi izmanto 10 gadus. Rupjās matemātikas rezultātā standartplatība pakļausies arī ekonomiski aktīvas zonas. Standartplatība būtībā ir dāvans dzīvojamo māju kopībām. Turklāt dāvans ar īpašu cinisku uzlikumu dāvinātājiem, tas ir zemes īpašniekam, maksāt par šo dāvanu nekustamā īpašuma nodokli zemes lietotāju vietā, apdāvinātā vietā. Tad, lai mēs bišķi sīkāk apstīdītu, kā mēs veidojās šī struktūra, kāpēc šis vispār tāds institūts universāls ir ieviest, mums bišķi jāpaskatās vēsturē. Un proti, nododot māju privatizācijai, obligāts priekšnoteikums ir izgatavot šo te funkcionāli nepieciešamo zemesgabala plānu. Tas ir plāns, kas ir zemē, tad tas ir zemesgabala platība, kas tiks piesaistīta ēkai. Tiklīdz ir šis zemesgabala noteikti, tā uzreiz dzīvoklis var privatizēt. Šie divi vēsturiskie plāni atrodas divās institūcijās. Zemesgrāmatā, kurā tiek iesniegts nostiprinājuma lūgums, reģistrēt ēku zemesgrāmatā, un pašā valsts zemesdienestā arī atrodas šie vēsturiskie plāni. Šos te plāns noteica pašvaldība. Tad šie pašvaldības lēmumi pārsūdzam, un tiesa veica šo te tiesiskumu un pamatotīgu kontroli. Strīdus varēja risināt, iesniedzot tiesā prasības, un šie tiesas nolēmumi vēlāk bija izpildāmi. Tad kaut kāds tiesiskais regulējums par to, kad ir lieks vai nav lieks, tika noregulēts ar tiesas institūtu. Tas ir 2015. gadā, tas ir 1. jūlijā, tas ir vairāk kā 10 gadus atpakaļ, tika ieviesta norma, ka jebkuram zemesgabala īpašniekam, jebkurai kopībai bija tiesības lūgt pārvērtēt vēsturiski noteikto funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu. Kāpēc viņi varēja lūgt pārvērtēt? Ja viņiem likās, ka tur ir kaut kas liekas, kaut kādas zaļās teritorijas, pilnīgi nevajadzīgs zemesgabala, kaut kāda trotuāra, kaut kas nav vajadzīgs, ko izmanto citu, viņi varēja lūgt pārvērtēt. Pārvērtēšanas laikā pašvaldība ievēro esošo apbūvi, būvs parametrus, pagalma plānošanas noteikumus, lai nodrošinātu piekļuvu, un to, lai atlikušais zemes īpašniekam būtu izpildāms. Ir tāds minimāls prasības, kā piemēram uz 2 dzīvokļiem jābūt vienai stāvvietai 25 kvadrātmetru platībā, uz 2 prettelpām jābūt vienam operatīvam transporta līdzekļu novietošanas vietai 60 kvadrātmetru, tur arī zaļās zonas, kas ir prasības atbilstoši stāvu skaitam, kāds nepieciešams. Visu to summējot, mēs varam iegūt konkrētu identificējumu funkcionāli nepieciešamu zemesgabalu. Starp citu, manu klientu pieteikumos ir diezgan detalizēta veikta aprēķina par šo, kā tas ir nosakāms. Taču tagad ar likumu ir ieviest norma, ka tagad valsts zemes dienests būs tā persona, kura pārskatīs šos te pašvaldības lēmumus, pateiks, kura daļa no šī zemesgabala ir jēdzīga, par ko jāmaksā, un kur ir bezjēdzīga, par ko nav jāmaksā. Tas pat attiecās uz tiesas spriedumiem vai tiesas lēmumiem. Arī tiesas spriedumi tagad tiek pārskatīti. Būs kaut kādi jēdzīgie un bezjēdzīgie zemesgabala platības, par kuru tev nevajadzēs maksāt. Kā aprēķināt vēsturiskās fiskālās kadastrālas vērtības? Fiskālās kadastrālas vērtības aprēķina gaužām vienkārši. Tev ir funkcionāli noteiktais zemesgabals, kvadrātmetri, pareizināt to kvadrātmetru cenu, kāda bija 12. gadā, nekāda ierobežojuma 100%, un veidojās šī kadastrāla vērtība. Taču universālā kadastrāla vērtība tagad tiek reiķināta mazliet izsmalcinātāk. Funkcionālais nepieciešamais zemesgabals tiek sadalīts divās daļās – teorētiski nepieciešamā platība un standarta platība. Sākumā tiek izreikināts teorētiski nepieciešamā platība. Teorētiski nepieciešamā platība ir dzīvojamās ēkas koplatība pareizināta ar konkrētu koeficientu katrai ēkai atbilstoši stāvu skaitam. Piemēram, 5-8 stāvu ēkai koeficients ir 0,6%. Atskaitot šo teorētiski nepieciešamo platību no funkcionāli noteikto, mēs iegūstam atlikumu, kas ir standarta platība. Tad mēs iegūstam standarta platību. Kā zinām, standarta platība ir 0 eiro vērtībā, kas inficē visu šo universālo kadastrālo vērtību. Un tagad piemērs. Viens piemērs. 5-stāvu dzīvojama ēka, koplatība ir 5000 kvadrātmetri un 4,5 viņam ir bijis noteikti funkcionāli nepieciešamais zemesgabals. Fiskālā kadastrāla vērtība gaužām vienkārši. Pareizināta kadastrāla vērtība, 5000 reiz kadastrāla vērtība, 12. gadā piemēram 50 eiro un veidojās 225 000
eiro kadastrālā vērtība fiskālā, no kā aprēķina nodoklis. Savukārt universālā kadastrālā vērtība šai pašai ēkai veidojas mazliet savādāk. Tas ir 5000 ēkas koplatība pareizinuma koeficientu 0,6, iegūstam 3000 kvadrātmetru šo te teorētiski nepieciešamo platību. Tā ir platība, par ko jāmaksā. Starpības starp 4,5, kas bija noteikti vēsturiski, un 3000, kas ir noteikti tagad, ir šī standarta platība. Respektīvi, 1500 kvadrātmetri ir standarta platība, par ko nemaksā neko. 0 eiro kvadrātmetrā. Un šeit ir vēl viens tāds kazuistisks tāds paņēmiens, ko izmanto. Ja, piemēram, tev 12. gadā kadastrālā vērtība bija 50 eiro kvadrātmetrā, šobrīd 70, tas ir pieaugums par 20, tad piemērot 80% šo te ierobežojumu, viņi 56 eiro, respektīvi pieaugums 6 eiro. Un tad pareizi no šos 56 eiro 3000 kvadrātmetri mēs iegūstam universālo kadastrālu vērtību 168 000 eiro. Kritums ir vairāk kā 50 000 eiro. Tikai tāpēc, kad ir ierēķināta šī standarta platība pēc rupjas tāds ļoti vienkārši aprēķina metodas. Turklāt šie koeficienti, ko es gribēju piebilst, šie koeficienti izrauti no konteksta. Rīgas domas saistošais noteikums prabū nekur tādu koeficientu nav minēti. Šie koeficienti ir visā Latvijā vienādi. Vai tā ir Ludza, vai Preļļa, vai Rīga. Rīgā pirktspēja vairāk kā 2 reizes lielāka nekā Preļļos. Piesārņojums, ko taisa iedzīvotāji, vairāk kā 2 reizes lielāka nekā Preļļos. Mums Rīgā ir nepieciešamais, respektīvi, prasības pēc platības ir daudz lielāks nekā Preļļos, taču koeficients visā Latvijā vienāds. Turklāt jānorāda, ka arī nav ņemt vērā vispār nekāda būvniecības noteikuma Rīgā. Kāds ir seks tagad? Seks ir tāda, ka visi šie tiesas ceļā vai administratīvā kārtā noteiktie zemes gabali ir ar likumu pasludināti un nokļuvuši zemes lietotāju rokās. Šīs te platības, ko mēs esam kādreiz izcīnījuši, ko es esmu cīnījies tiesās, šīs ir kļuvuši par šīm te reāli servitūtiem un viņas ir kļuvuši par šiem te nomas objektiem. Līdz ar to iztiesāja tiesā. 3 tiesas instancēs es tiesām pierādīju, ka trotuārs šai kopībai ir nepieciešams. Tagad šīs trotuārs ir kļuvusi automātiski par dāvanu. Par ko tu iedzīvotāji vairs nemaksā neko. Tātad vairāk nekā pēc 10 gadiem mans klients ir kļuvis par zaudētāju. Tāpatās mans klients Sija Lancija ir kļuvis par zaudētājs arī ar vienu citu kopību, kurā mans klients noslēdz izlīgumu, tiesa apstiprināja par to, ka viņi paņems papildus autostāvvietu nomai, ņemot vērā, ka viņi bija diezgan liels summas parādā, kurus mēs dzēsām. Viņi paņēma papildus. Būtībā tā patiešām ir lieka. Viņi paņēma šo stāvvietu, viņi iznomā, viņi uzlika ceļzīmes, un šobrīd ir tāda dīvaina situācija izveidojusies, ka viņi vairs nav kāda izdevuma, viņi nemaksā mums nomu, nemaksā mums nodokli. Tātad mēs nesaņemam neko, mans klients nesaņem neko, un papildus vēl maksā nodokli. Iedomājieties, kāda fantastiska uzņēmējdarbība izveidojusies šobrīd. Tā, kas attiecās par maniem klientiem Sija Lancim un Rīgsām ir Raimons Mārs Jāvalds. Tad viņiem visiem ir šie zemesgabali tikuši pārskatīti. Šis strīds ir noregulēts. Visas puses varēja iesniegt jebkuras pretenzijas jebkurā stadijā. Šīs zemesgabala pārskatīšana ir 3 posmos. Katrs posms ir pārsūdzams iestādē. Katrs posms ir pārsūdzams tiesā. Tur nevar noteikt uz labu laimi zemesgabalu. Tur tiek ievērot būvniecības noteikumi. Kaut kas liekas, praktiski nav iespējams. Bet šobrīd abiem maniem klientiem ir noteiktas diezgan ievērojams standarta platības. Tā piemēram, mēs konstatējām, ka manam klientam Sija Lancim pavērš aprēķina rezultātā standarta platība veido vairāk nekā pusi. Kāpēc veido vairāk nekā pusi? Ne tikai tāpēc, ka vienai ēkai un konkrēti Bruņinieku ielas 76 nav pareizi aprēķināt teorētiski nepieciešamā platība, bet arī tāpēc, ka šajā aprēķinā, universālās kadastrālās vērtības aprēķinā, nav piedalījušās 2 ēkas, kuras atrodas blakus zemesgabalam, bet kur ēkām ir piesaistīts šis man klienta zemesgabals. Un proti, man klienta zemesgabals ir piesaistīts pilnībā 4 dzīvojamām ēkām. 2 atrodas uz zemesgabalu, 2 atrodas blakus. Bet aprēķinā piedalās tikai tās ēkas, kas ir atrodas uz šī zemesgabala. Tās, kas atrodas blakus, valsts zemesdienas neredz, vai negrib redzēt, vai nemāk redzēt, es nezinu. Taču viss tas, kas viņiem ir piesaistīts, kas atrodas blakus, automātiski pasludināts par standarta platībām. Automātiski. Un līdz ar to kritums ir vairāk nekā 2 reizes universālai kadastrālai vērtībai. Kāda pēc mana klienta un man skatījuma varētu būt alternatīva līdzekļa attiecībā par šīm kadastrālām vērtībām? Pirmais.
Ja tiesa civiltiesiskajā kārtībā, tiesa ceļā vai administratīvā kārtībā ir kopībai noteikusi vai pašvaldība ir pārskatījusi zemes gabalu, tad kopība ēkām standarta platība nebūtu aprēķināma vispār. Bet ja zemes lietošanas maksa maksājumi par katru lietošanā nodoto zemes gabalu kvadrātmetru, respektīvi tas, kas ir noteikts, par to mēs maksājam. Turklāt valsts zemes dienestam ir pieejama pat plāna. Šis zemes gabala kvadrātmetra cena ir šī aktuālā bāzes vērtība. Šī aktuālā bāzes vērtība savukārt tiesas lēmumi, ja, teiksim, ir iegūstami no tiesas informācijas sistēmas, vai ja viņš nevar izprasīt, tad tie ir izprasāmi no zemes īpašniekiem. Savukārt šie pārskatītie zemes robežu plāni ir iegūstami pāris klikšķu attālumā Rīgas dzīvo māju privatizācijas komisijas internetu mājaslapā un visiem šiem plāniem publiski ticamīgi. To var izdarīt. Ja tomēr likumdevējs un izpildvaras, tas otrs variants, ja tomēr likumdevējs un izpildvaras vēlas pārskatīt tiesas nolēmumus, ja, kas būtu faktiski diezgan liela, respektīvi, tiesas nolēmumu nav pārskatīt, bet, ja vēlas pārskatīt, tad, un pašvaldības lēmumus vēlas pārskatīt, tad būtu jāņem vērā visi esošie apbūves noteikumi Rīgā, esošies plānojums, pagalma plānojums, lai nodrošinātu piekļuvu un lai atlikušo zemes gabalu zemes īpašnieks var izmantot atbilstoši tam mērķiem. Viss tas būtu ņemts vērā. Šobrīd nekas no tā netiek ņemts vērā. Valsts zemes dienestam ir pieejami visi izejas dati, lai to izdarītu. Un, proti, ēkas platība ir viņam zināms, ēkas būvtilpumi, stāvu skaits, dzīvokļu skaits, trepu telpu skaits, ēkas garums, platums, viss tas ir zināms. Es sagatavot konstitucionālas sūdzības, esmu diezgan detalizēti visu to ierakstījis, un ja es to varu izreikināt, tad arī valsts zemes dienestam to vajadzētu izreikināt. Un visbeidzot, trešais, pats beidzot, kā mēs varētu atrisināt šo kadastru jautājumu. Ja tas viss valsts zemes dienestam ir pārāk sarežģīti, tad zemes lietošanas maksa būtu nosakām nevis no visas universālās kadastrālas vērtības, bet no aktuālās zemes gabala bāzes vērtības 1 kvadrātmetru. Un proti, tiesas ceļā vai administratīvā kārtībā noteiktā zemes gabala platība, kas tiek reizināta ar aktuālā zemes gabala bāzes vērtību uz 1 kvadrātmetru, kas tagad arī ir tas atskaites punkts, no kā būtu aprēķināta zemes lietošanas maksa. Tā, piemēram, ja funkcionāli noteiktais zemes gabals ir 2500 kvadrātmetri, aktuālā bāzes vērtība ir 50 eiro kvadrātmetrā, tā šā zemes gabala vērtība no kā aprēķinājuma lietošanas maksa ir 125 000 eiro. Paldies, godātā tiesa. Paldies, Baļķena kungs. Turpināsim.